Tā, lokam kā mugursomu. Un ķivere. Brīvs varam atstāt. Jā, saulītes bija atslēdziņš. Kā reiz aviātoru brīvs, viss kā vajag. Nu, tad tā, mēs pacelsimies uz apmēram 450 metriem. Un mēs uztaisīsim vēl dažus trikus. Ui. Būs jautri, būs tāds tā kā virāžas un šūpols nedaudz. Kas tie pa trikiem? Nu, viņus sauc vārdos kā wingover vai rotācijas un tam līdzīgas lietas. Rotācijas? Jā, spirāles. Tripān, to tu man neteici, ka būs rotācijas. Draugiem ikdienā kaut kas uz sirds ir sakāms, tad lai saka tagad. Tas, ka vēlāk var būt par vēlu. Un kas notiek, ja pēkšņi kaut kas trūkst? Piemēram? Nu, piemēram, asprādējās kaut kāda karbīnīta vaļā. Mums līdzi ir rezervas izplatnes, ar kuru mēs varam nolaisties lejā. Šie čalīši pa visu ir padomājuši, tad nav nekādi joki. Sūti jau ziņas jau. Lūdzu, nedar to, lūdzu, nedar to. Mazliet ir, jā, mazliet ir uztraukums, mazliet ir. Bet šodien ir tik brīnišķīga diena, un Dieviņš mums tā ir palutinājis ar tik labu laiku, ka uztraukumu īstenībā nav pamata, jo, nu, kaut kādā sliktākā dienā lidot, man liekas, tad būtu tā drūmāk, bet tāda saulīte spīd, un visu Rīgu varēs redzēt, jo mēs taču būsim 450 metru augstumā, vai ne? Jūra arī varēs redzēt. Mēs pēc slikstījām. Ieģim. Tripāns tev nogaldašu. Places we've grown, all of us are done for. We live in a beautiful world. Yeah, we do. We live in a beautiful world. Šeit ir kaut kas tāds, kā ir vērts dzīvot. Bet sajūta ir tāda, nu, nereāla, tāpēc, ka viss apakšā ir tik maziņš un liekas, ka tu esi kaut kādā spēļu tādā pasaulītē un pa vidu it kā tu lido, it kā ne, un man liekas, ka tas notika vai nenotika, tagad es nevaru saprast vairāk. Tas bija, nebija. Kas bija, nebija. Vai tam bija ļoti labs instruktors? Jā, pasažieris ļoti labi uzvedās. Pēlīni, super. Jā, apsveicu ar atgriešanos.